Sestdien Ausekļa Limbužu teātris aicināja uz šīs sezonas jaunāko pirmizrādi. Skatītāju vērtējumam tika nodota Zanes Pamšes luga Dūdotāji, kas tapusi pēc pazīstamā rakstnieka un publicista Ērika Hanberga stāstu motīviem. Viņš ir aprakstījis tik daudzu Latvijas lauku cilvēku mūžus, ka tur jau veselu enciklopēdiju var vēstures grāmatu uzrakstīt par latvieti, kas dzīvo laukos. Visas domas, ko domā lauku cilvēki, viņas ir ļoti saprotamas un tādas godīgas, un tiešas un taisnas, ar tādu vieglu humoru un tādu vieglu dzīvošanu. Tā grūtā dzīvošana mums ir sākusies no tā laika, kad esam iegājuši pilsētā. Kāds nav notīrījis ielu, tad kāds nav ieslēdzis elektrību, kāds nav izdarījis to vai izdarījis šito. Laukos visu dara pats. Un līdz ar to, ja tu neesi izdarījis pats, tad tu arī pats pie tā esi vainīgs. Droši vien kāds kaimiņš atkal priekšā ņemat nokrauz man ausis, ja man nav taisnība. Nē, Jāni, mēs te par ābolu vīnu runājām. Uz skatuves redzam dažādas ainiņas no lauku dzīves, kurās labi iejūtas teātra aktieri Marita Kuzmina, Līga Amoliņa, Ligita Demidova, Aivars Jenerts un Jānis Kukainis. Scenogrāfiju veidojis Ivars Noviks, kurš to veicis arī citos pēdējo gadu iestudējumos Bezkaunīgie veči un No saldenās pudeles. Režisore visu lugas darbību pārnesusi uz katras lauku mājas centrālo vietu virtuvi. Tā laukos ir pie plīts, ir galvenais, pie kā sasildīties, kur paēst, kur pārrunāt, kur aprunāt, kur izspriest un pagaršot un nogaršot. Un tā sevi tas dzīves ritmu vieta. Ķēķi sevi tā vieta, kur vispār, kur ģimenē pulcēties, tā teikt. Tāpēc arī plīts. Baros, kad sievas nāk baros. Kas tad golis baros? Paldies, Jāni, paldies! Vai, paldies! Ērika Hanberga veidotie tēli ir devuši iespēju aktieriem tā īsti izspēlēties, jo katrs no viņiem jūt kaut nelielu līdzību ar savu atveidoto tēlu. Tā loma taču ir man. Vakar dēls skatījās mēģinājumu un teica, bet tas taču esi taču no to. Mēs visi taču bijām, vai ne? Gan Ligita, gan Aivars, Jānis, Līga. Pilnīgi viss bija īstā vietā, Tas vispār liels prieks, ka tu vari tā te izrauties un kaut ko apspēlēt, kaut ko to ikdienu nospēlēt. Ar visiem jaukiem cilvēkiem kopā. Paliekoši jau ir pat dzīve. Viss tas, ko viņš ir uzrakstījis, mēs jau to īstenībā ikdienā arī redzam. Tad man prātā, ka mūsu gaismotāja Jānīts teica tā, vai es vakar iegāju veikalā un dzirdēju, ka cilvēki runā tieši tā, kā mūsu izrādē. Un tad tas tāds gandarījums ir, ka tā izrāde ir tiešām par to, kas ir mūsu dzīve, par to, kas ir mums apkārt. Un tāds prieks, parāda pensionārs arī var būt priecīgs un vitāls un dzīvelīgs. Fēni, prieks. Kas man trūkst? Kas tajā almā ir? Tu man pasaki, kas? Tu gribi zināt, kas tev trūkst? Jā. Tev mežmalā nav aplociņu, ko pielabot. Lūk, kas tev trūkst. Atsevišķās vietās diezgan pasmagi gāja tā ārstēšana, citi ne. Bet Inta ļoti labi smuki salika pa plauktiņiem un tad ir uzreiz vieglāk. Ja man te patikās tas, ka pie tā bankomātiņa prasa, kāpēc es nerunāju pretīm, jā? Tā pašā laikā sanāk, ka man jāsaka, vai tad es varu kaut ko teikt, tikko es kaut ko saku, tā ja man neļauj teikt. Man pa kluso kaut kas jādara. Reizē mums piesitās tā limbažnieka izloksne, un Inta arī to akceptē, ka tas tā var palikt, ka, lai visi izrāda nav tajā, bet ka brīžiem tā limbažnieka izloksne arī drīkst būt, ja tas tā uzreiz arī tādu smeķi piedod. Jā, kas tad tagad nekait? Nav paudavusēvās jāspaidās. Tagad mašiņa iekšā un žilkt un klāt. Hei, vai tā tā bija? Aktieru ansamblis ir vienkārši lielisks, bet jūs taču zinat. Limbažu teātrī spēlē ļoti talantīgi cilvēki. Ļoti talantīgi un profesionāli spējīgi un ļoti griboši spēlēt. Un līdz ar to, ja cilvēks grib spēlēt teātri, tad var iemācīt viņu visam kam, un viņš visam kam pakļausies. Tā kā vienīgā lielā dekorācija uz skatuves, lielā plīts ir arī pilnībā darboties spējīga, tad par vēl vienu tēlu izrādē kļūst arī uz tās gatavotais ēdiens.
Cepto pankūku un vārītās zupas patīkamā smarža nevienu reizi vien pārņem visu zāli. Pagaršojiet pankūks, nu sapns, un es vēl šodien pienā taisīju speciāli. Mēģinājumā mums bija ūdenī. Mums taču arī zupa ir. Nu, vistas, nūdeļu zupiņa. Uz mēģinājumu man bija drusciņam, nu tā taisījām. Bet šodien es lielo bļodu taisīju, lai visiem pietiek. Pirmajās izrādēs daudzi interesanti palika aiz durvīm, jo vietu skaits teātra mājā ir neliels. Tādēļ jau piekdien 13. februārī, 18. un svētdien 15. atkal skatītājus gaidīs tikšanās ar jaunās izrādes varoņiem. Pēc tam ar izrādi limbažnieki piedaloties Teterova fonda projektos viesosies daudz viet Latvijā. Bet jau marta sākumā skatītājus gaida atkal jauna pirmizrāde – itāļu dramaturga Aldo Nikolai Luga Taurenīt, Taurenīt.